Čau visiem! Mani sauc Pēters. Esmu viens no Lalondas rūķīšiem, vai tas, kas darbojas Lalondā, lai mums šeit latviešiem Londonā būtu interesantāka dzīve. Un es vēlējos visus apsveikt pagājušos Ziemassvētkos un novēlēt arī visu to labāko jaunajā 2015. gadā. Un lai arī kāds no jūsu sapņiem piepildās šī laikā. Un viennozīmīgi es jums vēlos arī novēlēt ne tikai jautrību, bet arī, lai tajā būtu ar ko dalīties. Vai tā būtu ģimene, un ja ne ģimene, tad šī gadījumā varbūt tās draugi. Un vēlējos pastāstīt to, kad mēs nākošajā gadā, 2015. gada janvārī, taisīsim pauzi. Tātad pēc 2,5 gadiem oficiāli darbojoties, mēs gribam bišķi atpūsties. Arī tas ir tāds augstāks laiks, kad arī mazāk lietas šādas notiekās, un arī mums pašiem vajag atpūsties. Un tāpēc es gribēju teikt, ka nebēdājiet, mēs būsim atpakaļ. Varbūt tās jaunā veidolā. To jūs redzēsiet, kad mēs atgriezīsimies. Un ko es vēl jums vēlējos teikt? Vēlējos iedrošināt jūs visus piedalīties mūsu pasākumos, ņemt dalību, jo īstenībā mēs visi esam vienkārši un parasti cilvēki un daram parastas lietas. Kā esmu dzirdējis dažādus komentus, kad saka, vai Lalondā jau tikai krutie, vai arī otrā galējība ir, nē, tikai uz Lalondu, un tu to nožēlos. Un teicu, īsti nevar saprast, vai mēs esam pārāk slikti priekš kaut kā, vai pārāk labi priekš kaut kā. Un es gribu iedrošināt jūs pašiem atnākt, paskatīties, kas mēs esam, ko mēs darām, un spriest pašiem. Nav ko klausīties citos, jo kas gan padarīs jūsu dzīvi interesantāk, ja ne jūs pats. Un ko es gribēju teikt? Ka daudzas lietas un daudz pasākumu arī nekāda nauda nemaksā. Ja tā ir, pieņemsim, muzeja vakari, vai arī, pieņemsim, skrituļu slidošanas, vai arī kaut kāds pikniks, ko mēs parkā uztaisam, vai vienkārši volejbolu paspēlēt Mājoliem parkā. Ir dažādas aktivitātes, mēs cenšamies darīt dažādas lietas, lai cilvēkiem būtu interesanti piebiedroties, un viņi varētu piebiedroties, dažādās aktivitātēs, jo kaut kas ir vienam interesants un kaut kas ir citam interesants. Un tie, kas veido tos pasākumus, nav tik daudz, tie ir pāris cilvēki principā, un tāpēc mēs nevaram būt visur un nevaram taisīt visu laiku vienu to pašu, jo tad kādu paliks bez. Un jā, skatīsimies 2015. gadā ar, teiksim, tādu kā excitement, kad ko mēs varēsim sasniegt šī gadā, kā mēs varēsim visu izplānot un kā mēs varēsim to darīt. Protams, tas viss ir atkarīgs no tā, kā mums pašiem privātā dzīvē iet un kā ar darbiem, cik mums daudz laika tam visam atliek, bet mēs centīsimies taisīt pozitīvākus, foršākus pasākumus. Un ar jūsu atbalstu, protams, jo mēs jau tos pasākumus principā taisam kā volunteeri un taisam arī, lai jūs varētu ņemt kaut kādu daļu tajos. Un vienmēr mums ir vajadzīga kāda palīdzīga roka, vai mēs meklējam kādu DJ, vai mums ir kāds cits cilvēks palīdzībā nevajadzīgs, lai mēs varētu noorganizēt kaut ko, vai kaut ko pieskatīt, vai kādam ir kaut kādas spējas, vai varbūt kādam ir kaut kādas iespējas, kaut kādas telpas, vai vēl kaut kas pieejams. Tā kā visi kopā mēs nākam, un kopā mēs arī to lietu uz priekšu bīdam. Tā kā tiekamies 2015. gadā, neizkumstiet un būsim atpakaļ. Čau!